Zobenu desmitnieks taisnā pozīcijā. Kad zobenu desmitnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads norāda uz beigām, kas nes līdzi jaunu sākumu. Šī kārta simbolizē brīdi, kad kāds posms dzīvē noslēdzas, atstājot vietu pārmaiņām un izaugsmei. Lai gan šis var būt emocionāli izaicinošs laiks, tas ir arī iespēju laiks, lai atbrīvotos no tā, kas vairs nesniedz prieku un piepildījumu. Attiecībās šī kārta var norādīt uz svarīgu pagrieziena punktu. Ja esi attiecībās, iespējams nāksies risināt nopietnus jautājumus vai pat pieņemt lēmumu par turpmāko ceļu kopā vai šķirti. Šis ir gads, kad godīgums un drosme būs ļoti nozīmīgi. Ja esi viena, zobenu desmitnieks var norādīt, ka tu beidzot atbrīvosies no pagātnes emocionālās nastas, kas līdz šim kavēja tevi veidot jaunas attiecības. Tas ir laiks, kad vecās rētas dzīst un rodas telpa jaunai mīlestībai. Darba un finanšu jomā zobenu desmitnieks norāda uz nozīmīgām pārmaiņām. Tas varētu būt izaicinošs brīdis, kad tu saproti, ka ir pienācis laiks mainīt darba vietu, projektu vai pieeju profesionālajai dzīvei. Lai gan sākumā tas var šķist biedējoši, šīs pārmaiņas ilgtermiņā būs pozitīvas. Finansiāli šī kārta aicina uzmanīgi pārskatīt savas finansiālās saistības un izvairīties no liekiem riskiem. Un atceries, zobenu desmitnieks tev atgādina, ka pēc katras vētras nāk miers. Kā saka, kad viena durvis aizveras, atveras citas. Šogad ļauj sev atstāt pagātni un droši spērt soli pretim jaunam sākumam. Zobenu desmitnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu desmitnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads nes iespēju atjaunoties un atgriezties pie sevis. Tas simbolizē iekšējo dziedināšanu un spēju redzēt gaismu tuneļa galā. Šis ir laiks, kad vecās sāpes un izaicinājumi beidzot sāk atkāpties, dodot vietu cerībai un iespējām. Attiecībās šī kārta var norādīt uz dziedināšanu pēc sarežģīta perioda. Ja esi attiecībās, tas var būt laiks, kad jūs abi pārvarat grūtības un atjaunojat uzticēšanos viens otram. Šis ir gads, kad vecie ievainojumi var tikt dziedināti un tiek likti stipri pamati nākotnē. Ja esi viena, apgrieztais zobenu desmitnieks norāda, ka tu esi gatava atbrīvoties no pagātnes emocionālajiem izaicinājumiem un atvērties jaunai mīlestībai. Tas ir laiks, kad tu vari justies vieglāk un pārliecinātāk par saviem nākotnes soļiem. Darba un finanšu jomā šī kārta simbolizē progresu pēc sarežģījumiem. Iespējams, tu beidzot atradīsi risinājumu problēmām, kas iepriekš šķita nepārvaramas. Tas ir gads, kad tu vari veidot jaunu profesionālo ceļu vai atrast stabilitāti savā darba vietā. Finansiāli apgrieztais zobenu desmitnieks norāda, ka tu vari sākt atjaunot savas finanses un atgūt līdzsvaru. Un atceries, apgrieztais zobenu desmitnieks tev saka, ka pat visdziļākās brūces ar laiku dzīst. Kā saka, nav tādas nakts, kuru nevarētu pārvarēt rīts. Šogad uzticies procesam, jo viss, kas notiek, ved tevi uz jaunu dzīves posmu.